Добро пожаловать в Травориум. С нами путешествия по миру станут легкими и доступными для каждого. Членство в нашем клубе предлагает удивительные туристические предложения и преимущества. Каждый месяц будете получать туристические баллы, которые помогут вам существенно сэкономить на пребывании на курорте. Вы сможете останавливаться в красивых гостиничных люксах с одной спальней на более чем 2000 курортах по всему миру всего за $1 за ночь. Если вы стали партнером Травориума, вы начнете зарабатывать туристические баллы каждый месяц. Членство в нашем клубе – это модель, которая пользуется успехом уже более 10 лет. Например, вы не сможете купить 1000 DVD-дисков по цене подписки на Netflix. Или нанять шофера по цене подписки на Uber. А с Травориумом ваше членство будет приносить вам преимущество каждый месяц, позволяя накапливать баллы для отпуска, о котором вы мечтали. Вы просто выбираете, куда хотите поехать. Но Травориум – это больше, чем просто выгодные предложения отдыхать на курортах. Мы также предлагаем специальные туры по всему миру, которые доставят вас в самые привлекательные уголки на Земле. Новые друзья и добрые воспоминания – это то, что останется с вами на всю жизнь. Травориум также предлагает всем своим партнерам частный сайт для бронирования путешествий. Этот специальный способ бронирования поможет вам сэкономить до 50% на отелях, круизах, аренде автомобилей, что существенно облегчит вам возможность увидеть мир. Если желание увидеть мир вас увлекает, почему бы не превратить свою страсть в прибыль? Сотрудничайте с нами и получайте доход, занимаясь любимым делом. Превратите приключения в образ жизни с Травориумом, и у вас появится возможность получать пассивный доход. А для некоторых такой доход вообще позволит изменить образ жизни. Присоединяйтесь к нам и станьте партнером Травориума. Начните свое путешествие прямо сегодня. Весь мир ждет вас. Super, paldies, Veronika. Ļoti brīnišķīgs video, un tā arī ir, ka šī kompānija ir tādas labas dzīves kompānija. Man ļoti patīk, ka es uzzināju par šo kompāniju pirms gada. Es domāju, ka, wow, ritīgi forši, ka var ceļot lētāk, izdevīgāk un ietaupīt, jo man ar 4 bērniem tas ir ļoti, ļoti svarīgi. To arī padalīšos ar ekrānu, lai arī jūs redzētu, gan video bija. Ka šis ir Travorium, bet es gribu jums arī parādīt arī prezentāciju un arī pastāstīt par šo kompāniju, jo, protams, viss ir ļoti, ļoti patīkami un forši, un man ļoti, ļoti patīk šī kompānija. Tā, uzreiz stāstu to, ka es noprezentēšu prezentāciju, bet, ja jums radīsies kādi jautājumi, tad noteikti piesaka cilvēka, kas jums uzaicināja, ja deva šādu iespēju pievienoties šai prezentācijai. Tā, ceru, ka jūs visu redzat. Tātad, jā, tad Revorijums ir kompānija, kas piedāvā ceļot vairāk, ceļot labāk, ceļot izdevīgāk, lētāk. Uzņēmums, kas padarīs tavu dzīvi labāku. Jāsaulīt, nečert. Nu, Travoriums ir tāda kā labākas dzīves kompānija, kas ir, viņiem ir ideja nodrošināt cilvēkiem iespēju dzīvot labāku, brīvāku un piepildītāku dzīvi. Dot cilvēkiem brīvību gan laikā, gan finansēs, ceļot un gūt ienākumus no jebkuras vietas pasaulē. Kas tad ir kompānijas dibinātājs? Kompānijas dibinātājs un vadītājs ir Deivids Hārts. Uzņēmuma specializācija ir klientu piesaiste. Dibināta 2013. gada martā Amerikā, otrā dekāda biznesā. Iespējas ir vairāk nekā 60 valstīs, 7 kontinentos un vairāku miljonu peļņu pēdējo 2 gadu laikā. Kas nav maz, arī kompānija ir pastāvīgā izaugsmē, un jau 2024. gadā ir vairāk kā 20,000 jaunu klientu. Pie tam es gribētu vēl pieteikt, mums bija arī mācības, kurās mums pateica to, ka jau jūnijā ir pievienojušies 2849 jauni partneri. Tas ir tik brīnišķīgi, ka cilvēki izmanto šīs iespējas, parāda cilvēkiem, tāpat kā arī jūs uzaicinājuši šādu zūmu, parāda šīs iespējas, kā ietaupīt ceļojot. Tad galvenais birojs viņiem ir Kalifornijā, ir arī Spānijā un Kazahstānā. Tad kāpēc ceļojuma industrija? Pēc Bloomberg datiem ceļojuma industrija turisms ir $10 triljonu vērts.
un tiek prognozēts, ka līdz 2033. gadam tā sasniegs 15,5 triljonus dolāru. Kādam tas var būt sapņu bizness, kur tu vari darīt no jebkuras vietas, jebkurā laikā. Tu vienkārši ieplāno, esi zūmā, padalies ar cilvēkiem, ar šo brīnišķīgo iespēju, un tev kompānija par to samaksā, pasakot, paldies, ka tu esi parādījis šīs iespējas arī kādam citam. Jo, kā jau Vorens Bafets ir teicis, ja tu neatradīsi veidu, kā pelnīt naudu, kamēr tu guli, tu strādāsi līdz mūža galam. Un tā tas arī ir, jo tad, kad mēs skatāmies pēc vidējās statistikas cilvēkiem, kuriem ir 50 vai vairāk, viņi nav vairs baigi tirgam vajadzīgi. Un tad ir tāds, jā, bet viņi grib turpināt dzīvot, viņi grib turpināt baudīt dzīvi, viņi grib dzīvot, un tāpēc arī viņi skatās iespējas, kur varētu nopelnīt. Šī ir viena no tām lietām, kuras es esmu sapratusi to, ka cilvēkiem viņi gribās tiešām izbaudīt laiku ar ģimeni, izbaudīt laiku pašiem ar sevi, jo varbūt lielākā daļa ir tiešām ieguldīta bērnos. Un tagad ir laiks pašam sev, un ir vajadzīgs šīs finanses. Un tāpēc ļoti forši, ka ir šāda iespēja, ka arī tu vari nopelnīt naudu, parādot arī citiem to. Bet tas nav galvenais. Galvenais tiešām, ka tu vari izbaudīt ceļojumus par izdevīgākām cenām. Jo kas man vēl patīk, tas, ka tiešām ir cilvēks, kur pamostās no rīta, un tā ir realitāte. Zinu, kad Veronikai, zinu, ka Zojai tā ir, zinu, kad ir vēl daudziem cilvēkiem, kad viņi no rīta pastāst telefonu, viņi saka, hei, man ir ienākusi naudiņa, un tie ir tie pasīvi ienākumi, kas tev katru dienu ienāk par tavu pirms tam izdarīto darbu. Viņš ir viegli izskaidrojams un aizraujošs, jo tas nav nekas sarežģīts. Tu vari vienkārši pateikt, hei, tev patīk ceļot, man tev ir piedāvājums. Man te ir piedāvājums, kur tu vari ietaupīt, kur tu varbūt arī vari nopelnīt naudu, ja tev tas ir aktuāli. Bet tas, ka tu vari satvērt to posmiņu, ka tev tas ir viegli, tas nav smagi, tev nav jārok zeme, tev nav jāpēr dažādas investīcijas, par ko es arī dalīšos. Bet tev tas ir viss ir vienkārši. Tu vienkārši uzaicini parādi šiem cilvēkiem šīs iespējas, kā ietaupīt ceļojot pakalpojumu, kādus Travorums piedāvā un kāds ir tās platformas, ko viņš piedāvā. Pirmkārt, Travorums piedāvā tādu kā travel site, par ko es arī stāstīšu tālāk, jeb ceļojumu vietni, kur tev piedāvā īrēt, jeb rezervēt kurortus, viesnīcas, ceļot kruīzos, autonomās, izklaides parkos, dažādās ekskursijās, arī Latvijā, aktivitātes, izklaides. Jā, tad kas tad ir Travorium priekšrocības? Travoriums darbojās ļoti līdzīgi, kā, piemēram, sporta klubs, kā, piemēram, Netflix, viņam ir tas ceļojuma abonements. Jeb tu maksā abonementu, lai varētu izmantot šī kluba, slēgtā kluba priekšrocības. Un esot platīna statusā, tu kā minimums 2 reizes gadā noteikti ceļo. Tu krāji ceļojuma punktus, un tos tu vari izmantot uzreiz, lai varētu ceļot. Zestīvi, ja tu ceļo un tu vēlies ienekumēt ceļojot, tu nopelni šos ceļojuma punktus, jeb krāji ceļojuma punktus, un tu viņus var izmantot nākamās rezervācijās, kur tu rezervē. Restījot, piemēram, pastīsimies no tādu, piemēram, bookinga variantu. Ja tu rezervē bookingā viesnīcu, tu nekādus punktus baigi nenopelni, kurus tu varētu pēc tam atmīnusot nākamajā rezervācijā. Šeit tu to nopelni. Tāpat tu arī rezervē ceļojumus par ceļojuma aģenta cenām, bez nekādiem uzcenojumiem. Tu redzi tādas tās cenas, kādas viņas arī ir. Un tu vari ietaupīt līdz pat 60 vai pat 80%. Plus vēl saņem 3% naudas atmaksu lojalitātes punktu veidā. Iespēja veidot biznesu un pelnīt naudu no jebkuras vietas pasaulē, parādot šādas pašas iespējas, kā ietaupīt arī citiem. Un šie pasīvi ienākumi, kura tev ir katru dienu naudiņa. Kas tad ir šīs platformas? Tad viena no tām ir Travelsē, par ko es arī minēju, jeb turisma vietne, kas darbojās līdzīgi kā Bookings. Pastīsimies reālus piemērus. Tātad, piemēram, diviem pieaugušiem cilvēkiem 9 naktis Churchill Sands Monte Carlo Miami Beachā, ja,
$2326,90. Tā pati viesnīca, tie pati divi cilvēki, tās pašas 9 naktis, ekspēdijā maksā 4463. Tad tu ietaupi jau $2000. Šeit vēl viens piemērs, tas pats mans pieminētais bookings. Jā, viena nakts diviem pieaugušiem cilvēkiem - 277 Lasvegas hotel kazino dolāri. Ekspēdijā pilnīgi tas pats hotelis, tie paši divi pieaugušie cilvēki. $293,58, bet Travoriem to piedāvā $15. Restīvi, tu jau ietaupīji tādu diezgan lielu summu. Ko es vēl varu pieminēt, mums bija viens kolēģis aizbraucis uz Barcelonu, un viņš ietaupīja savā rezervācijā viesnīcas 20, 30 eiro. Bet tu jau ietaupi, plus vēl nopelnīji šos lojalitātes punktus, kur tu pēc tam atkal vari atmīnusot nākamajā rezervācijā, kas ir nenormāli kruti. Šeit vēl viens piemērs. Ne, 6 naktis. Fairmont Grand Del Mar hotelis. Tā 1, 2, 3, 4, ja? Vai 5, 5 zvaigznes. Un diviem pieaugušajiem 1923 ekspēdijā tas pats hotels, tie pati divi pieaugušie cilvēki, tās pašas 6 naktis maksā 5047. Tad, restīvi, tu jau ietaupi Travoriumā $3123,64, plus tev iedod šo naudas atmaksu 3% lojalitātes punktu veidā. Restīvi, tu ceļo, tu ietaupi, tev vēl par to atgriež lojalitātes punktus, kur tu atkal vari pazemināt cenu savā nākamajā rezervācijā. Es domāju, kur tev vēl tādas iespējas dot? Nu, nekur. Nu, vismaz man nav nekur bijušas tādas iespējas, ka tev ceļo un tev vēl tā samaksā par to, ka tu ceļo. Tad ir tāda nākamā platforma, ir ārpus ceļojuma, jeb Getaways. Tā ir platforma, kurā tu vari izmantot savus ceļojuma punktus, par ko es arī tālāk stāstīšu. Tajā tieši Getawayā, jeb atpūtas ceļojumos, ir vairāk nekā 2000 kurortu, kurā tu vari atpūsties. Šeit pastīsimies piemērus. Spānija, Kanāriju salas, ļoti skaisti. 8 dienas, 7 naktis, studio tipa numurs, mazumtirdzniecības cena ir $899. Travorium cena pēc punktu izmantošanas, pēc šīs ceļojuma punktas, jeb travel points izmantošanas, maksā $7. Plus nodoklis katrā valstī atšķirās. Piemēram, ja mēs paskatīsimies, kas rezervē, piemēram, Bookingā viesnīcu vai dzīvokli, man ir jāmaksā dažādi nodokļi. Piemēram, ir pilsētas nodoklis 2 eiro, ir vēl kaut kāds tur nodoklis, jā, plus vēl tur vēl nezinu kas, jā. Un tāpēc arī kompānija neliek iekšā šos nodokļus, tās cenas jau viņas atšķira. Tāpēc arī tur vienkārši rasīs plus nodoklis. Tad vēl ir tāds uzreiz var paskaidrot, ja tu, piemēram, pēc punktu izmantošanas, bet ja tu esi, piemēram, tikko reģistrējies, un tev nav tik daudz punktu, lai varētu dabūt šos $7. Bet tāpatās, ja tu neizmanto tos punktus, tāpat tā cena ir mazāka nekā mazumtirdzniecības cena. Tā kā tu jau tāpat iet. Meksika, 8 dienas, 7 naktis, viens gadījuma istabas numurs $1299 vai Travoriums 149. Orlando, Florida, 8 dienas, 7 naktis, divguļam istaba luks numurs mazumtirdzniecības cena 1149, Travoriums $142. Kur tu vari reāli atpūsties tādā ritīgi krutā vietā, divi pieaugušie par $142? Nu, man tā nav vēl atradies. To, ka, nezinu, varētu atpūsties tiešām ļoti, ļoti forši. Tad nākamā platforma ir pasaules tūri, jeb World Tours, kuras ir ļoti, ļoti interesantas. Ar to, ka šīs vietas zvana Travoriumam un saka, hei, mēs zinām, ka tu esi turisma aģentūra kompānija, mēs gribam, lai jūsu cilvēki, jeb jūsu klienti, nāk pie mums. Mēs jums varam piedāvāt to un to par tādu cenu, cik jums ir vajadzīgs. Tā kā mēs varam dabūt to labāko cenu, kas ir tieši paredzēta mūsu kompānijai. Piemēram, Itālija 5 dienas ar iekļautām brokastīm, ekskursija vēl uz stikla fabriku, diviem pieaugušiem cilvēkiem. Mazumtirdzniecības cena $1110, Travorium cena $360, plus nodoklis. Dubaja, 5 zvaigžņu viesnīca, 6 dienas ar brokastīm katru dienu. Mazumtirdzniecības cena $799, Travorium cena $99. Dubaja vispār ir ļoti dārga vieta, bet par $99 diez vai tu atradīsi, kur palikt. Pie tam vēl diviem cilvēkiem ar iekļautām brokastīm.
Tad vēl Jamaika, Montego Bay, piedzvēžu un kūrots 5 dienas, ne par ko nav jādomā. Viss ir iekļauts, visas brokastis, visa ēdināšana, tu tur vienkārši sēdi un baudi. Baudi visu, kas tev ir, ko tu vari redzēt. Un tiešām, es iesaku katram aizbraukt tiešām tādā all-inclusive, ja viss iekļauts ceļojumā, un arī sapratīsiet, par ko es runāju. Manredzības cena 1716 dolāri, Travorium cena diviem pieaugušiem cilvēkiem 612 dolāri plus šis nodoklis. Tad, protams, vēl pastīsimies tālāk. Lasveigasa piedzvēžu un viesnīca 5 dienas, 4 naktis. Mazumtirdzniecības cena 750 dolāri, Travorium cena 19 dolāri. Havajas piedzvēžu un viesnīca 5 dienas, 4 naktis ar iekļautām brokastīm. Mazumtirdzniecības cena 1530, Travorium cena 499 dolāri. Ņujorka piedzvēžu viesnīcas 5 dienas, 4 naktis ar iekļautām brokastīm. Mazumtirdzniecības cena 1856 dolāri, Travorium cena 399 dolāri pēc punktu izmantošanas. Jā, Saulīt. Tad paskatīsimies, kā tad iekļūt šajā klubiņā. Cik tad maksā, cik tad tas ir, ko viņš no mums tā kā palielam, cik tad ir tā mūsu investīcija, lai mēs izmantotu šo brīnišķīgo iespēju. Tātad, kā jau teicu, Travorium strādā līdzīgs kā Netflixam, līdzīgs kā sporta klubām, kur tu maksā abonementu. Tu maksā abonementu, lai varētu izmantot šī kluba priekšrocības. Respektīvi, ja tu aizej uz sporta klubu, tu samaksā abonementu, tu vari izmantot. Ja tu nemaksā abonementu, nu tevi neviens īsti zālē nelaiž. Tas pats arī ir ar Travoriem. Ja tu maksā abonementu, tu vari izmantot šīs brīnišķīgās priekšrocības. Ja nē, nu, sorry, to nav piekļuvuši šim visam. Tātad, jā, tad, kas vēl nav mazsvarīgi, viņiem nav līguma. Tas nozīmē to, kad, tā, tūlītās es bišķā griezīšos, man dators jāuzlādē. Notiek kaut kas noticis. Um, Mēs viņu pagaidīsim drusku, but Zoya, can you share your story, please, with people about your path in a company? Thank you. Так, значит, добрый день. Я могу по-русски, да, я понимаю, что Света меня понимает. Да, добрый день, Света. Рада Добрый видеть. день. Значит, меня Вероника позвала в эту компанию. И так как это была Вероника, я ей, конечно же, сразу поверила. Просто мне так захотелось туда идти. И очень ждала даже, когда в Латвии она откроется. И, значит, что мне в этой компании нравится? Мне очень нравится путешествовать за баллы. Это, наверное, больше всего мне нравится. Потому что, когда я троих присоединила, и мне просто каждый день 4,45 дают, просто капало каждый день, это $135 в месяц. И я за эти баллы могу поменять на 2 такие хорошие поездки в год взять. Это мне очень нравится. И особенно в Дубай за $9, там в Малагу было тоже за 38, по-моему, долларов. Ну, еще сейчас будет в Болгарию за $89. Я могу взять плюс пункты, плюс эти баллы. Вот такие классное предложение, очень суперское. Это мне очень нравится. И, конечно же, мне очень нравится пассивный доход. И когда ты открываешь, у тебя утром, каждое утро уже накапала денежка. Это мне очень нравится, как они платят. И даст Бог, я еще вырасту в этом, еще будет больше. Я уже довольна очень, что я здесь нахожусь, а будет еще больше. Так что я очень-очень рада, что Господь дал мне такую компанию, дал такую возможность. И мне очень нравится, что я могу людям предлагать работу, что в нашей Латвии, где в маленьких городках очень мало платят, и мы можем получать американскую зарплату, если мы, конечно, поработаем. Если будем усердны, рассказывать другим, не жадничать, сеять, то мы пожнем. Так что вот это мне очень нравится. И да, пусть Господь поможет всем вам также, чтобы тоже начала денежка капать и больше, чтобы все стали амбассадорами. Jā. Маленькая моя Paldies, история. Zoja.
Paldies, Zojai. Varu turpināt. Es esmu paspējusi skriet, ka man dators neizslēdzās. Tā kā, jā, tad respektīvi, kad mēs pastīsimies to atšķirību starp sudrabu un platīnu, jo man patīk tiešām salīdzināt šīs divas abonementus. Tad nav, es gribēju pateikt par to nav līguma. Par to, ka cilvēki, kuri, piemēram, reģistrējās, viņi tā kā bišķi uztraucās par to, kā nav līguma, kā jūs tagad kas un kā. Bet, ziniet, tagad, piemēram, nu, tev kaut kas neapmierina, un tad tev liekas, nu, bet tā kā es tagad pārtraukšu, man kaut kāds sots jāmas kaut kas. Nē, tu vienkārši nospied podziņu, pārtraukt abonementu un viss. Un tev nav jāmaksā nekāda soda nekas. Bet, piemēram, ja tu, jo es zinu, arī Andris stāstīja šito, kad nu, viņš piezīmēja bitēji un teica, nu, es tā kā gribu mainīt vai atcelt. Viņa pasaka, nē, jūs nevarat, jums ir jāpagaida līguma beigas, un tikai tad jūs varat kaut ko mainīt. Nu, tā kā jums ir savādāk jāmaksā sots, nu, tā kā tas nopietni. Nu, tā kā jā, šeit tas nav. Tātad pastīsimies atšķirības starp sudrabu un platīnu. Sudrabs mums izmaksā vienreizējais maksājums 69,95 dolāri. Tas ir vienreizējais maksājums, ko tu maksā vienu reizi. Un pēc tam katru mēnesi tu maksā 52,50. Reku šeit šīs te apakšējās zilās summas ir tās, kas ir mēneša maksas. Tātad tu samaksā 69,95 dolārus. Un tu saņem, sutrapa abonementā, tu saņem ceļojuma vietni, kas ir līdzīga Bookingam. Restīvi, tu maksā 52,50 un tev ir iespēja piekļūt pie šīs platformas. Bet kāpēc es iesaku ņemt platīnu vai titānu? Nu, vislabāk platīnu, jo tajā tu vari saņemt visu un par vislabākajām cenām. Tātad platīns izmaksā 279,95 dolāri, tas ir vienreizējais maksājums, un uzreiz saku, redziet, šeit apakšā ir 270 turismu punktu mēnesī. Tas nozīmē, ka tava naudiņa, ko tu esi iemaksājis, pārvēršas turismu punktos, jeb travel pointos, ko tu vari izmantot pasaules tūrēs un gerovējos. Redzēji, sudrabā jums ir tikai pieeja pie šīs ceļojuma vietnes. Platīnā un titānā ir gan ceļojuma vietne, gan pasaules tūra, gan getavēji. Tas nozīmē to, ka tu vari izmantot šos turismu punktus gerovējā un pasaules tūrē. Un arī atlaides titānam līdz 50%, platīnam līdz 80%. Tad vēl viens fakts. 135 dolārus tu maksā katru mēnesi. Un katru mēnesi tev nāk 270 turismu punktu mēnesī. Restīvi, tu maksā par abonementu, un kompānija tev tā kā atgriež to naudiņu punktu vērtībā. Tas nozīmē to, ka nekur tava naudiņa nepazūd. Tas ir ļoti, ļoti forši. Jo, piemēram, aizjot uz kaut kādu sporta klubu vai kaut kur citur, to neviens, tavu naudu neatgriezīs kaut kādos punktos, vai kaut kādās dāvanās, vai kaut kādos, nezinu, dzērienos, vai nezinu, ko tu vēl vari tā kā izmantot vēl vienreiz. Trevoriums to piedāvā. Tiešām tev tā kā atgriež naudiņu, tā kā atpakaļ punktos, ko tu vari pēc tam izmantot savās rezervācijās. Tas man šeit ir nenormāli forši. Kur vēl tāda, kur vēl kaut kas tāds ir? Es vienkārši neesmu nekur citur atradusi, tāpēc es ļoti, ļoti pateicīga par Trevoriju. Un kam arī patīk, ka pirmais partneris šajā kompānijā teica par to, kad mēs esam tā kā Netflix, ka Netflix neražo filmas, bet viņš piedāvā ņemt arī šo abonementu sistēmu, maksāt katru mēnesi abonementu, lai piekļūtu šīm filmām. Tagad, restīvi, mēs esam tādi kā starpnieki, kurus es pēc tam stāstīšu tālāk, ka vienkārši mums ir šis produkts, ko kāds piedāvā, un caur Travoriju vienkārši jūs uzzināt par šādām brīnišķīgām iespējām, ka var ietaupīt, un tas ir retīgi krūti. Gribēju vēl iepriekšējā slaidā pieminēt par to, ka, ja tu reģistrē 3 identiskas biedru grupas, tu saņem atlīdzību tikpat lielu, cik ir tavi izdevumi. Tas nozīmē to, ja, piemēram, tu esi platīns un tu maksā 135 dolārus mēnesī, un zem sevis, restīvi pastāstot vēl 3 cilvēkiem, tas ir nenormāli maz, bet pastāstot 3 cilvēkiem, un viņi arī izmanto šo platīna abonementu, tev kompānija samaksā 135 dolārus. Tas nozīmē, ka tev no savas kabatas tev vairs nav jāmaksā abonements, bet to tev nosedz kompānija. Tad paskatīsimies to, kas tad mūs padara atšķirīgākus no citām turisma aģentūrām. Tātad pirmkārt ir tas, ka mums ir plašs kalpojumu klāsts, bet kompānija nāk pa taisno pie klienta.
Viņi neizmanto nekādus rādio, nekādas televīzijas, nekādas, nezinu, reklāmas, teļu, kas atrodas, nezinu, tur braucot pa brīvības ielu, mēs tur redzam lielu televizoru, kurš vienmēr taisa reklāmas. Un tas ir rītīgi forši, kad kompānija tā nedara. Un viņi vienkārši izmanto savus partnerus, kas ir šie vienīgie starpnieki, kuri jums padalās. Piemēram, gan Zoja, gan es, gan Veronika, gan vēl vairāk cilvēku, kuri ir šajā kompānijā kā partneri. Viņi uzaicina jūs, viņi tad atnāc uz Zoom, paklausies, paskaties, interesēs, forši, neinteresēs, viss kārtībā, braucam tālāk, bet viņi jums iedod šo iespēju pastīties, ka ir šāda iespēja. Un tā Travorījums šiem cilvēkiem, kuri ir pastāstījuši citiem cilvēkiem, parādījuši iespēju, un šie cilvēki izmanto arī šo iespēju legāli, viņiem samaksā naudu. Tā kā pasaka paldies par tavu darbu. Jo paskatīsimies no tāda skatu punkta, ja mēs ejam uz veikalu, nopērkam, nezinu, burkānus, nopērkam zobu pastu, nopērkam gaļu, nu jebko, ko mēs parasti nopērkam veikalā, kur arī ir diezgan liela reklāma, lai mēs viņu nopirktu. Tie skatos arī televīzijā, ja nu tur tāda vistiņa un tur tāda zobu pasta, pērciet, pērciet, tagad tāda atlaidīta, ja. Mēs vienmēr nopērkam, un mēs ieskam kaimiņam, hei, paskaties, re, kur krūta vista, krūta šitā te zobu pasta, man patīk, pamēģini to arī. Viņš pamēģina, un viņš saka, klausies, man arī patīk, un viņš arī nopērk. Vai tev blendamets, vai vistu ferma samaksā par to, ka tu esi teicis, nu diez vai droši vien, ka nē. Travarijums toties pats, ka paldies saviem partneriem, ka viņi ir padalījušies ar savu refulāro saiti, jeb arī iespēju un pieģistrējuši cilvēkus arī, kas izmanto šīs pašas brīnišķīgās iespējas pionēt šim, uh, izmantojot šo pakalpojumu klāstu, ko piedāvā Travorījums. Man šķiet, tas ir ļoti, ļoti forši. Un, jā, tad plašāk izvēle klientiem iespēja gūt ienākumus. To, kad viņiem ir iespēja vienkārši parādot, un nekas vairāk tas nav arī jādara. Tad kļūsta par Travorījumu partneri. Un kāpēc mēs to ieskam to darīt katram? Tāpēc, ka, piemēram, cilvēks pasaka, kad viņš tūlīt tas man atkal sauc. Darbs ar bērniem. Strādāt no mājām, pilnīgi normāli. Tātad, kāpēc es iekļauju, iesaku kļūt par Travorījumu partneri? Pamatiemesls ir tam, ka, piemēram, cilvēks pasaka, es negribu kļūt par partneri, es negribu nevienam neko stāstīt, es gribu vienkārši ceļot. Un tas arī ir ok, un tu to vari darīt, bet tajā brīdī, kad tu kādam pastāst, un viņš arī izmanto šīs iespējas, kompānija nevar tev atlīdzināt par to. Viņi tev vienkārši legāli to nevar izdarīt. Viņi gribētu tev samaksāt par tavu darbu. Vai to, ka tu esi kādam ieteicis, bet viņi vienkārši to nedrīkst darīt, jo tas nav legāli. Tāpēc viņi aicina kļūt par Travorījumu partneri, lai viņi tev var legāli samaksāt naudiņu. Un pastīsimies tālāk, cik tad ir tas, ko kompānija vispār piedāvā un kā vispār kļūt par kompānijas Travorījumu partneri. Tā, foršais gaislaids. Tātad kļūsti par neatkarīgu biznesa īpašnieku. Tu vari strādāt no jebkuras vietas pasaulē, jebkurā brīdī, kad to esi nolicis laiku. Tavs investīcija, jeb tava, nu, tā ir investīcija, maksā 99, $95 katru gadu. Es zinu, kā ir izveidot biznesu, es zinu, kā tas ir veidot uzņēmumu, un tas ir daudz, daudz, daudz reizes dārgāk, jo investīcijas ir nenormāli lielas. Gan man, gan manam vīram ir savi biznesi, un investīcijas ir bijušas ļoti daudz. Es zinu, ka manam vīram tie ir vairāk tūkstoši. Ja? Šeit, mīlīši, katru gadu samaksā 95, tev ir iedots pilnīgi viss. Tev ir iedots pilnīgi viss, lai tu varētu darboties. Tev nav jāinvestē nekā, tev nav jāpērk nekādi produkti, tev nav jāpērk instrumenti, tev nav jāīrē telpas, tev nav jāpērk, jānoalgo darbinieki. Tev tas nav jādara. Tu vienkārši nopērc šo, nevis nopērc, bet ieguldīji šo 9,95 katru gadu, un tev ir iedots pilnīgi viss. Tev ir mājaslapa, kurā tev ir visas saites, viss pilnībā. Tev ir back-office, vadības panelis, marketinga video, dažādas apmācības, webināri, skolas, marketinga video. Tev ir dažādi pasākumi. Es zinu, ka Latvijā bija pasākums, bija Barcelonā pasākums, būs Amerikā bija pasākums, man šķiet, es zinu, ka jūlijā.
Un tagad vēl dažās sieviešu konferences mums tagad drīzumā būs. Un tas, ka tev ir komanda, kas ir apkārt un kur ir ieinteresēta to, ka tev ir labi. Jo šeit nav tā, kā, nu, es uzreiz saku, šī nav piramīda. Šī ir tāda kā refilā programma, kur visi viens otram palīdz. Un tas ir ļoti, ļoti krūti un ļoti forši. Un man tas liekas tik superīgi, ka tu esi tajā komandā, tādā vidē, kur tevi paceļ, vidē, kur tevi saprot, vidē, kurā tevi, nu, tā kā, kā lai pasaka, kā mazu bērnu vedīs aiz rokas un parādīs, hei, dari šitā, šitas strādā. Pasties šito, pamēģini šito, neizdarīsi šitādas kļūdas, es viņas pieļauju, nedari tā kā es. Dari šitā, tā būs labāk. Un, jā, ir apmācības, ir gatavs bizness, atslēgas rokā, kā jūs teicat, nav nepieciešams baigākās investīcijas. Tikai ir jādara. Tu vienkārši uzaicini cilvēku uz šādu pašu zūmu, viņš pats, hei, es redzu, ka tu ceļo, varbūt tev tas noder. Tu uzaicini cilvēku uz šādu zūmu, viņš paskatās, un tā ir tava vienīgā investīcija šajā cilvēkā. Tev nav viņš jāpārliecina, tev nav viņš, nezinu, jāziņam, hei, nu, ko tu izdomāji, nu, kā tev tur kas, kā, la. Man viņa katru dienu zina, kā, nu, kā tev tur, un kā tev tur, nu, nē. Un tas, ka tu esi pilnīgi brīvs, tu esi neatkarīgs. Tu dari to, ko tu gribi, un cik daudz tu gribi. Tev ir nodokļu priekšrocības, piemēram, ja tu brauc uz apmācībām, un plus vēl tur ir piedzvēžu hotelis. Tu nebrauc atpūsties, tu brauc mācīties, un tu šo hoteli un visu to tu vari maksāt no šī biznesa naudiņas. Nozīmē to, ka tu ietaupi, tu samaksā no tā, un tu no jāmaksā nodokļu par to. Un, protams, ir vēl dažādas lietas. Un paskatīsimies, kāds tad ir tas kompensācijas plāns, jeb kā tad rodās šie pasīvie ienākumi, kur tā nauda nāk katru dienu, nevis vienreiz mēnesī, bet katru dienu. Tātad, kā tu kļūtu par platīnu direktoru, tev ir vajadzīgi tikai 3 personīgie partneri, tu saņem bezmaksas dalību, jeb respektīvi tev ienāks $135, kas ir tava mēneša maksa, un tev vairs to par nav jāmaksā no savas kabatas, bet tev par to kompāniju atslēdziņu. Tev vajadzīgs tikai 3 cilvēki, kas ir tādā pašā abonementā kā tu. Tātad pastīsimies, ir kur viens stāra direktors, es zinu, ka Zoja ir viens stāra direktors un drīzumā būs 2 stāra direktors. Viņai ienāk naudiņa $10 katru dienu. Respektīvi, tev ir cilvēki, kur arī izmanto šādas pašas iespējas ceļot, ietaupot ceļojot. Un tev kompānija maksā $10 katru dienu. Tas ir vidēji $300 līdz $700 katru mēnesi, kurus tu vari tērēt savai pārtikai, saviem ceļojumiem, saviem bērniem, saviem mazbērniem. Izmantot to naudu, kur tev tas ir nepieciešams. Samaksāt, piemēram, es zinu cilvēkus, kuri saņem tādu algu, nu, es varētu teikt, algu ienākumus šajā kompānijā, ka viņi var atmaksāt savu īres maksu. Un tas ir forši, ka tu vari, pat nedarot neko baigi daudz, ir cilvēki, kas tie ir 2 gadi. 2 gadu laikā 6 bērnu mamma gaidot 7. ir uzcēlusi biznesu 2 gadu laikā vairāku tūkstošu dolāru apmērā. Tāpat tās rekur 2 stāra direktors $25 katru dienu, 3 stāra direktors $70 katru dienu, 4 stāra direktors $100 katru dienu. Es zinu, ka Veronika ir 2 stāra direktora, viņa ir pilna laika darbā. Viņas vīrs arī ir pilna laika darbā. Un viņa sēž tikai 1 dienu nedēļā. Un viņas ņem $25 katru dienu. Un tas ir pilnīgi normāli. Un man, piemēram, liekas, ja tev ienāk $25 katru dienu, un tu vari nopelnīt līdz pat $2000 katru mēnesi. Un šeit tas ir tik forši. Vienkārši strādājot 1 dienu nedēļā, tu vari saņemt šādu naudu. Es domāju, es nezinu, kurā parastā normālā darbā tu vari saņemt šādu naudiņu katru mēnesi. Nu, es nezinu, es neesmu atradusi vēl tādu. Pastīsimies tālāk. Teicu, ka es ieteicu platīna direktors, 3 cilvēki, $135 mēnesī, plus bonus par katru cilvēku, kuram tu pastāsti šo iespēju. Tev kompānija samaksā 50, ja tas platīna direktors vēl plus $5. Ja tur tev viena zvaigzne vēl plus $15, nozīmē 65. Ja 2 zvaigznē plus 25, $75 par katru tev pievienoto cilvēku. Ja?
Reku ir 7, 8, 9 personu pievienotie, un te tu parādi šo pašu iespēju arī citiem. Respektīvi, tev ir 3 cilvēki, tu viņiem palīdzi izdarīt pilnīgi to pašu. Lai viņiem nav jāmaksā mēneša maksa, un tā tu audzē savu komandu. Palīdzot šiem cilvēkiem izdarīt pilnīgi to pašu, ko izdarīt tu. Paskatīsimies, kas ir vēstnieku dzīvesveids. Ir cilvēks, kurš ir parādījis un palīdzējis vēl daudziem un daudziem cilvēkiem, gan ietaupīt ceļojot, gan arī palīdzot viņiem nemaksāt šo mēneša maksu no savas kabatas. Viņiem ir gada atvaļinājums, viņiem ir globālie bonusu fondi, viņiem ir viena vēstnieka akcija, dāvanas no Louisa Vuittona un vēl dažādi čeki, ko viņi var izmantot, kur viņi paši vēlās. Viņiem ir ceļojumi, viņi bauda dažādas apmācības, viņi bauda ceļojumus, viņi ceļo kopā, veido dažādas konferences, viņi brauc pa dažādām Eiropas un arī pasaules valstīm, vienkārši kopā veidojot dažādas apmācības, vienkārši braucot pie saviem komandas biedriem un vienkārši arī ceļot un atpūtoties. Viņiem šeit, piemēram, trīsvēžu vēstniekiem, kur ir sieviešu, vīriešu pulkstenis, es zinu, kad Larisa ir Igoru, Larisa ir trīsvēžu ambasadors, un viņas vīrs ir piecvēžu ambasadors, ja? Un viņiem ir šādi pulksteņi, un viņi arī saņem, protams, naudu $140 katru dienu. Tev vienkārši pasaka paldies par to, ka tu esi palīdzējis kādam citam un arī parādījis šo iespēju ceļot izdevīgāk, atpūsties izdevīgāk, braukt dažādās ekskursijās izdevīgāk. Es tieši paskatījos, septembrī plānoju braukt uz Latviju un paskatījos dažādas ekskursijas. Man likās tik forši, ka tu vari paņemt privāto tūri uz Latgali. Tu vari paņemt privāto tūri uz Kurzemi. Vienkārši maksimums tur ir 4 cilvēki. Tev ir privātais gids un tā tālāk. Man liekas, tik forši. Un, protams, vēl dažās lietas, kur tu arī vari ietaupīt. Tā kā viņš tev sanāk varbūt pāris eiro lētāk, bet tas ir tik krūti. Tas, ka tu vari ietaupīt, plus vēl nopelnīt šos lojalitātes punktus, ko tu pēc tam atkal vari tā kā atņemt no savas nākamās rezervācijas. Pestīsimies tālāk, cik tad pelna vēstnieki, jeb cilvēki, kuri parādījuši un palīdzējuši vēl daudz un daudz cilvēkiem. Protams, tā ir ļoti liela summa, kas varbūt citreiz mums ar prātu nav saprotams, bet tā ir tikai kā atlīdzība. Es vienmēr uz šīm naudām skatos uz to, ka tas ir tikai kā pievienotā vērtība, ja pateicība par to, ko tu esi izdarījis. Pateicība par to, ko tu esi izdarījis pirms tam, vai joprojām, un tu vari būt brīvs. Un arī šie cilvēki var būt brīvi. Un vienkārši braukt, izbaudīt šo laiku ar ģimeni, jo cilvēki ļoti daudz strādā. Parastos darbos viņiem nav laiks ar ģimeni. Viņi ir darbos, ģimenes, piemēram, bērnus pieskata auklītes, viņu algas aiziet auklītēm, un tā bērni izaug, un viņi viņus īsti neredz. Šeit tu vari strādāt no mājām, tu vari parādīt šiem cilvēkiem arī iespējas ceļot izdevīgāk. Tev kompānija par to pasaka paldies, agri vai vēl. Tu ceļo ar savu ģimeni, ar saviem bērniem, tu vari būt mājās, tu vari redzēt, kā tavu bērnu izaug. Jo man liekas, kā četru bērnu mammai, tas ļoti svarīgi, jo es īstenībā esmu strādājusi tikai bišķiņu parastu darbu. Es esmu tikai bijusi šāda veida kompānijās, jo es gribu redzēt savus bērnus, es gribu redzēt, kā viņi izaug. Un ja es sēžot mājās ar saviem bērniem, varu parādīt cilvēkiem, ka arī ir tādas iespējas ceļot ar bērniem, ar 4 bērniem, ar 6 bērniem, ar vairāk bērniem, un tu vari to atļauties. Ka tu vari ceļot 6 vai 9 gadā ar daudz bērniem, un tu vari to atļauties. Ka tev kompānija maksā atlīdzību par to, ka tu esi parādījis, ka arī citas ģimenes to var, ka arī citas mammas to var, kad arī citas ģimenes var braukt, un tev par to kompāniju pasaka paldies, un agrāk vēl tu saņem naudu. Par katru cilvēku tu jau saņem naudu. Un parādot to citiem cilvēkiem, kā tas būtu izdevīgāk, vienkārši palīdzot arī viņiem, lai viņiem jāmaksā mēneša maksa. Tev kompānija pasaka paldies. Un te nav griesti. Tu dari, cik tu gribi, tu parādi, cik tu vēlies, un tev vienkārši kompānija pasaka paldies. Jo ne jau bez iemesla 2024. gadā ir vairāk kā 25,000 jaunu biedru, kas izmanto šo privilēģiju, kurā tu vari ceļot izdevīgāk, parādīt saviem bērniem, mazbērniem, sev, pasauli, iegūt jaunu pieredzi, būt dzīvespriecīgāks. Un vēl tev kompānija pasaka paldies, un tev ir naudiņa, ar ko samaksāt savus, varbūt, ikdienas tēriņus.
ka tev ir šis drošības spilvens, ka tev ir šī nauda, un to viņi nepaņems nost, tev nebūs štata samazināšanās, bet to viņi dabūs. Ir cilvēki, kas novērtē šo kompāniju un pastāsta vēl daudziem cilvēkiem par šo. Un, jā, tā mēs augam, tā aug šī kompānija, vienkārši padaloties citam ar to, kas tev liekas foršs, padaloties ar to, kur tu esi ietaupījis, un padaloties citam ar to varbūt arī, hei, tev vajag nopelnīt varbūt naudiņu. Nāc šeit, lai tu vari gan ceļot, gan piepildīt savus sapņus, un tev viss izdosies. Jo, jā, tas ir uzdevums labākai dzīvē, kur mēs varam krāt atmiņas, ne tikai naudu, bet krāt atmiņas, kur pēc tam atskatīties, pateikt, jā, man bija pilna, bauda pilna dzīve ar savu ģimeni, ar savu mīļoto, ar savu vīru, ar savu sievu. Un tiešām es iesaku katram izmantot, jo ceļojot mēs iegūstam ļoti daudz pieredzes. Mēs redzam ļoti daudz situācijas, un mēs varam spējam novērtēt tas, kas mums ir, un ko mēs varbūt vēl gribam, ko mēs vēl gribam piedzīvot. Un tieši šajā brīdī es tev aicinu aizdomāties šos jautājumus, kurus tu vēlies uzdot šim cilvēkam, kas tev ir uzaicinājis uz šo prezentāciju, un uzdot viņam pēc šīs prezentācijas. Un pajautā, klausies, man ir vēl jautājumi. Es gribu redzēt dzīvē, kā tur kas izskatās. Es gribu redzēt back office, es gribu redzēt, pastīties, ko salīdzināt. Vai arī tu esi gatavs, kā reģistrēties? Atsūt man savu referālo saiti. Atsūt, es arī gribu reģistrēties un izmantot šīs kompānijas privilēģijas. Un kļūt par uzņēmumu partneri, jo kas to lai zina, kur tas mani aizvedīs? Kas to lai zina, kur? Cik tas tā kā, man ļoti patīk šis teikums, ka tu nekad nezini, kas tev sagaida priekšā. Uzticies. Un varbūt tu sasniegsi savus sapņus, par kuriem tu nemaz vēl nesapņo. Un man liekas, tas ir tik forši, ka tu vari būt kā cilvēks, kurš dara citiem laimi. Cilvēks, kurš palīdz ieraudzīt. Šis starpnieks, kas palīdz ieraudzīt, tu vari vairāk. Tu vari būt šis gaismas stars kādam cilvēkam dzīvē, kurš varbūt šobrīd sēž un domā, es arī gribu, bet es nezinu kā. Un atceries, ka šis cilvēks, kurš tev parādīs šo iespēju, tev vadīs soli pa solītam, kā mazu bērniņu aiz rokas, un iemācīs tev visas stratēģijas, kas tev ir nepieciešams, lai tu sasniegtu savus panākumus. Tā no manas puses tas arī viss. Es atgriežos pie jums, un milzīgs paldies katram, kas pievienojās. Milzīgs paldies, kurš klausījās, kurš skatījās, un jā. Es iesaku pievienoties šai kompānijai un izbaudīt šīs kompānijas privilēģijas, visas šīs platformas, aizbraukt ceļojumā un izgaršot, kā tas ir ceļot kopā ar šo kompāniju. Tā kā paldies katram, un tad jau tiekamies nākamajos šādos zūmos, uzaicinu arī kādu citu, un šobrīd sēznies ar savu personu, kas tevi uzaicināja. Lai jums visiem superīga diena!